Čau visiem! Lieku kopā skūterīti savu mazo šito te Suzuki Sēpī AP50, kā viņi sauc. Jūs redzēsiet, kā man sanāca ar aizdedzi. Šito te aizdedzes poli es nopirku to indukcijas, kā man sanāca viņu iedarbināt, un pat varbūt tās es nezinu, vai man sanāks izbraukt, bet jā. To jūs redzēsiet visu video. Tad skatāties video. Čau visiem! Nu, vot, atkal taisīšu jaunu video. Pamēģināšu salikt vienu divritenīti. Tā saucamo Suzuki mazo rolleri meitai, lai pamācās braukt. Bet, nu, nezinu, kā man sanāks. Protams, ka priekšā gultņi beigti. Vēl kaut kas, es nezinu, viņam it kā bija tas 50 kubu, viņam ir kaut kādi 49 vai kaut kas. Bet tajā pašā laikā es nezinu vispār, vai viņš iet, it kā jau kaimiņš teica, ka viņš iet, bet nu, neviens nezina, ir ielikti 70 kubi, cik viņi labi ir ielikti, cik viņi forši, es nezinu īstenībā. Ot, un tāpēc pamēģināšu viņu salikt, palaist, redzēs, kā man sanāks. Kur viņam ir... kur viņam dzinējs ir, nu tāds interesants. Jā, man magnēts bija beigts, te viss ir atskrūvēts, es pamēģināšu pastīties, papūst, iztīrīt, it kā 70 kubīgs cilindris, blīve nevar saprast, kāpēc ir hermētiķis, nezinu, it kā pa vidu starp cilindru un galvu, ko var redzēt, kad ir tā kā blīvīte jauna likta. Vai apakšā ir, man tas hermētiķis baigi nepatīk, jo, nu, nekas labs nav, sarkanais hermētiķis. Nu, tā jāpamēģina viņu palaist, nezinu, kas ir, kā viņam būs, man jau bail, te tas viņam kaut kādi te vadiņi, kur ir aprauti šeit nāk štekerītis. Te iekšā viņam saucamie tie, tās tā kā tādas, ne tā plunģeri, nekas tāda saucamā mājiņa nāk šeit iekšā. Kā jau divtaktarim, es nezinu, vai viņai ir pareizi. Protams, te ir katras uzgrieznis savādāks. Kur ir kaut kāds uzgrieznis uzlikts, 2 vispār. Tad ir šeit kaut kāds savādāks, viss ir likts, nu, ķapļaps. Protams, ka viņš kustās te viss, gultņi beigti, priekšā ir tas pats, gultnis beigts. Te vispār viņam šitā vecā bija bremžu cilindris, kurš ir beigts. Nu, it kā mani no ķīniešu rollera, kur es mēģināšu šitādu pielikt. Uztaisīšu viņam tādu pārēju rāmīti, tā kā bišķīt, lai kā bremzes, nu, redzēs vispār, vispirms vajag palaist, saprast, vai viņš iet, brauc un rūc. Tad viņu var pakrāmēt kopā līdz galam. Jā, papīri viņam ir, tas viņam ir. Protams, es nezinu, vai var pārrakstīt, tas cilvēks teica, viņš nopirka viņu un kaut kur aizbrauca dzīvot citur, un tā arī nepārakstīja. Un tā viņš arī viņam stāvēja. Ļoti ilgus gadus, bet es nezinu, kas ir darīts, es nezinu, kas ir iekšā, vai tur ir labs, it kā jau vajadzēja noņemt, nopastīties. Varbūt blīvslēgi jāmaina visi, nu, varbūt viņš neleks nemaz, varbūt neies. Nu, pamēģināsim, pastīsimies, ies, neies. Aķīts viņam bija, bet viņš arī ir beigts. Kur viņam aķīts bija maziņš,
tāds akumulatoriņš, salīdzinot ar rollera, tāds bišku mazāks. Bet viņam kurbuls labi strādā šitiem te Japāņu mopēdiem, motorolleriem ļoti labi viss močiem, viss strādā ar kickstarterīti, tikai uzmin un ir. Nu, davai filmēšu, skatīsim. Tā te man ir speciāla kaste elektrībai. Ko man vajag? Man vajag lodāmuru. Kur ieslēgsim, lai viņš sildās. Kārtīgi salodēsim adiņus. Man arī ir lodāmuras šitāds tēta kā uz baterijas Parkside. Es viņu Itālijā nopirku, baigi labais. Īstenībā šur tur var palodēt, bet īstenībā, ja ārā diezgan pavēsts ir, tad diezgan negrib lodēt, te vajag ņemt normālu lodāmuru. Jā, un tad es domāju, kur man līme ir pazudusi. Kur viņa ir? Bizona līmīte izrādās. Man vajag šitādus rīkus, nomizot vadiņus. Mēs ķersimies klāt, un kur jānomizo. Nu, ot. Vajadzētu būt pa smuko. Termotrubiņas virsū. Ideāli. Ko es varu pateikt par šito blīvslēgu? Īstenībā viņš ir diezgan, man nav ar ko piespiest, man ir tāds, viņš īstenībā, ja piespiež, diezgan mīksts, ļoti labi nāk apakaļ. Es domāju, ka viņš būs gājējs. Ļoti tāds, protams, ka nefokusējās, bet ļoti tāds mīgs, diezgan ļoti labs. Tad viņam tā aizdedze. Kas tas ir? Tā ir tā spole. Kur spolītes 3, kas strāvu ražo. Šitas sanāk uz iekšu. Viņš te tieši tā ieliekās iekšā, kur ieliekās, un kur kaut kāds skrūvīts tādas, ar tām viņš te pievelkās. Tā, tas ir. Izmazgāju, es tur to visu vietiņu smuki izmazgāju, baigi tīri jau nav, kur augšā vēl ir palicis, bet nu labi. Tā, tas man ir, un tad tas vadiņš te ieiet smuki iekšā, te, čik, viņš tā kā, un es domāju, ka būs labi. Jāsameklē magnēta, cukurs magnēta uzgrieznis, tas galvenais, lai man ir mēnestiņš. Mēnestiņš čigāniņš tur nāk, un tas galvenais, lai ir. Sākumā domāju likt uz līmi, bet īstenībā man ir šitāds šaibītis, baigi labās. Es tikko dabūju vēlreiz atskrūvēt. Es tā kā domāju, no vibrācijas, lai neatskrūvējās. Bet tā šaibītis īstenībā ir ideāli.
Es kaut kur jau biju senos laikos licis motoram, un viņas tiešām ir labas. Nu, viņas tā kā iegraužās, un viņām ir tādi zobi. Nav atspēršāji, bet viņi tāds foršs. Es esmu redzējis kaut kur dzinējiem ar tāds. Jāuzliek tādi. Tā. Pakojam ārā magnētu. Kur ir slavenais magnēts. Šitas ir vesels. Šitā spolīt, man liekas, arī galvenais, kad es pirku to dzinēju, tur bija Motorolers, bet arī Suzuki. Bet ļoti savādāks bija, nenormāli. Tāds tā kā savādāk, ka tā riepa priekšā. Viss savādāks, bet dzinējs bija vienāds. Dzinējs bija identisks, nevar dabūt ārā. Tāda dabūja ārā, nu viņi tādi identiski. Protams, ir uztīts kaut kāds kolhoziņš ir bijis bišķīt, bet tas nav nekas. Tas viss sataisāms, uzliek jaunu šito te apvalciņu un cauri. Ja viņš stiprinās, viņš laikam vienojās identiski klāt, jā. Te ir viena tupelīte, 2 vadi, un šitam arī, jā, 2 vadi un tupelīte viena. Viss identiski. Bet šitas man patīk labāk, tāds foršāks izsver. Nu, ot. Nu, ot, es par to mājiņu, par šitiem te runāju. Ot, un galvenais, lai šitas ir pieregulēts pareizi. Lai nav sagrozīts, lai viss darbojās un virinās. Nu, ja nu gadienā kaut kas, man liekas, ka viņš dara, šitā vieta ir savādāka, bet viņa ir tikpat izliekta. Jā, tikpat izliekta. Bet tajā pašā laikā nav vienkāršāka te, un te nav tā kā, kas viņš tāds varētu būt, es nemaz nezinu. Interesanti, tās trubiņas ir saliktas uz šejienu, man tāda nav. Šitam ir, šitam dzinējam, bet tas dzinējs ir savādāks. Varbūt bišķi vecāks, varbūt vēl kaut ko. Bet, nu, galvenais, ka kaut kādas rezerves daļas ir. O, kur ir tas smukais magnēts? Viņš bišķi jānotīra. Es domāju, viņš jāliek virsū. Ot. Dzēs. Tikai nevar atrast mēnestiņu. Varbūt pie tā magnēta ir. Man kaut kur ir tas sasistais magnēts. Tā jau arī nebūs. Man kaut kur bija tas sasistais magnētiņš. Kur viņš ir, nezinu. Labi. Jāmeklē. Tā, nu, ot. Tā ir tā kloķene. Suzuki ļoti labi, īstenībā virzulīts, labs, pati kloķārs arī, klanīts arī ideālā stāvoklī. Vienīgais, jā, nav tas saplāk, vai tas pusmēnestiņš. Bet es dabūju saplāksni šitādu te. Viņš neiet iekšā, bet viņš ies. Es pamēģināšu no viņa uztaisīt to pusmēnestiņu. Var jau nopirkt viņus, man liekas, kad kaut kādā delvē vai kaut kur, es domāju, ka viņi ir pieejami. Bet, nu labi, mēģināšu uztaisīt. Nu ko, pusmēnestiņus uztaisīju. Tāda derēsiņš. Galvenais, lai negriežās rīķī tas magnēts. Tad jāliek virsū. Viss gatavs. Nu, tie vāciņam ir bijusi pazaudēta tāda kā
paplāksne, viņa nav paplāksne, bet lai nesaspiež to plasmasu, un es dabūju uztaisīt. Bet ļoti labi, kad ir šitādas, kas tās siptavas presējamās vītnes, nozāģēja nost, kur viņai tāds tukšumiņš nāk iekšā, un tad tālāk ir vītne. Un vienkārši nozāģēja nost, višku pievīlēju un ieskrūvēju viņu iekšā. Ar fleksīti norāvu nost, un viņa mierīgi iegāja iekšā. Ideāli. Un kur viņi sēž smuki. Labi, ka viss sagāja, nu. Tā, jāskrūvē kopā, jāliek ventilators. Uzliksim eņķiku. Tā. Pievilksim. Un ventilators. Saucamies veņķiks. Tā. Not. Skrūvējam klāt. Es domāju, ka viņš nocentrēsies. Nav tik traki. Ir gatavs. Tā, nu ko, liekam māceņu virsū, notīrīju bišķīt mazlietiņu. Jāatsrot skrūvītis. Jāliek vāciņš, lai viņš dzesējās. Labi, ka tie vismaz ir veseli. Tā jau izpūtējam nav vienas skrūvis. Jāieliek. Nu, šeit. Un šeit ir diezgan. Te pirmām kārtām bija zaļais. Es nezinu, es viņu dabūju ārā. Varbūt vajag pamēģināt te vadu pārlikt. Tad ir vēl viena lieta, nu, šitā te drausmīgi ir. Izrādās, ka tā aizdedzes atslēga īstenībā laikam no īstā. Un tad tur ir tāds kārtīgs... Varbūt tajā vaina ir vispār tur, un tad vienkārši šeit, jā, te tāds štekerīts liekas, nevar saprast, no kurienes it kā te arī viens varbūt tās, nezinu, vai te kaut kas, pagriezieni bija aizvarē, it kā viņam te, tur viņš it kā pēc vadiem dzeltants, un tur arī dzeltants. Nu, nezinu, vai ir īstais. Pārējais jau viss it kā ir. Viss it kā ir. Virzuli var redzēt iekšā jauns ir, jā. Kompresija griežot it kā ir. Diezgan ir kompresija. Diezgan. Nu tā, droši vien jau. Viņš jau vēl nav iebraukcīši, bet kompresija ir. Viss ir, visi forši. Nu, ko ņemšu, pastīšos schēmu, varbūt atradīšu par viņu un paprovēšu, varbūt tās to aizdedz kārtīgi salikt, te jau arī vadīšu viens pušu ir kaut kāda. Un jāsaliek tā schēma un jāpamēģina varbūt, kad aiziet. Man it kā ir, jā, ķīniešu, kur rollera indukcijas spolīte, bet, nu, nezinu, kas tur būs, kas tur nebūs, paprovēšu. Nu jā, nu, mēģināšu viņu salikt, sataisīt, bet es filmēšu, jā, es šodien saskrūvēju magnētu, uzliku aizdedzi, tās spolītes, kas ražo elektrību, tad es uzliku magnētu, bet saliku jau visu kopā, uzliku veņķiku virsū, visu, bet sapratu to, ka vajag iegriezt normāli un ar udmašīnu cita lieta, bet nu, negrib viņš man dzirksteli dot, es nezinu, kur ir vaina, jāpaskatās, varbūt kaut kur ir maza vaina, varbūt tiešām tajos štekeros, tajos zaļajos, bet, nu, filmēšu, rādīšu, redzēsim, skatīsimies, es viņu gribu ļoti salikt, gribu saprast, vai viņš iet vai neiet, jo viņu vajag salikt, ja viņš iet, ja viņš neiet,
dabūt to dzirksteli, ja viņš pielec, pastīties, vai viņš iet vispār kaut cik iet, ja viņam tās dukas nav vai kaut kas, es saku uz rezerves daļām prom, nav jēga viņu, jo man vajag īžu uzlikt uz šitā galda virsū, un tad es varētu tam bišķīt pieķerties, tur nekāda vaina nav, tur it kā, jā, ir tāda vadiņa aplīsuši no vecuma tur, bet tos var visus pielodēt atpakaļ, vajag aķīti nopirkt, jānopērk, jāsaliek, un varbūt to vispār var piešķilt, ar apstīties, kā viņš rūc, kā viņš darbojās. Tā. Tā, atnāca man šitā detaļa, tas ir ķēdes spriegotājs šitam aparātam. Es domāju, nopirkšu jaunu, ielikšu cilindru lieku, blīvis lieku, jā, un tad jau to arī uzlikšu spriegotāju ķīnietim. Un tad šitai te Suzuki Sēpijai īstenībā, kur es pasūtīju indukcijas spoli, viņi tā kā CDI kopā nāk. Motomeistars LV īstenībā atrodas Alūksnē. Jā, Alūksnē man 14 eiro izmaksāja plus omnibus piegāde. Tur nav dārgi, tur parasti kaut kādi, cik tur daži eiro. Alūksnē viņš atrodās tā, Alūksne, jā, Alūksne nobūt, Gulbenes iela 4, Alūksnes novads. Alūksne, motomeistars. Un starp citu, tur ļoti daudz detaļas ir tieši arī visādiem citiem motoroleriem, mopēdiem un vēl kaut kas. Un, jā, un tieši var arī dabūt arī šitā te Suzuki visādiem Dio viskaut ko, un īstenībā cenas ir ļoti adekvātas. Šitā te spolīti 14 eiro, kur viņa nāk, kur oriģināli te viņa, un jāuzliek būs man šitā. Es ceru, ka viņš ies, jāpaprovē. Galvenais, lai ir dzirksteli, tūlīt redzēsim. Jā, pārliku, jā, protams, ka te ir cipari virsū, made in Japan, Japan vai kā viņš tur, CD, LTD, šeit nekā nav virsū. Šitā pusīte ir mīnus, šitajā pusē otrā ir plus, mīnus man ir pie korpusa, kur šitas ārējais vats, šitas te ir pie korpusa, man pielikts. Un otrā pusē viņš ir vienkārši kur savienots pa taisno pie, kā viņš saucās, tur nāk iekšā tā spolīte, kas ražo to dzirksteli. Un šitas ir tas pluss, un kur man ir mīnus, pielikts pie korpusa. Un kur tagad skatāmies? Tā, kur tu to dzirksteli var redzēt? Dzirkstele zila, smuka. Viss. Tak što tagad tikai ir jāpamēģina palaist viņš. Jāielai degviela. Un droši vien jādarbina, nezinu, sanāks vai nesanāks. Droši vien jau, ka sanāks. Pa benzīnu šitā te nāk dzeltens ārā, vajadzētu nākt sarkanam, bet nāk dzeltens. Un šeit, ka vecu degvielu kaut kādu, jā. Te nāca ārā dzeltena degviela, droši vien te sastājusies kaut kāda vecā, kur ir vakuma truba, nāk šite klāt. It kā tek normāli degviela, tagad viss man te notecējas. Tas ir labi vismaz ar notīrīt.
Vot, un tagad es pielikšu to vakumu trubiņu te apakaļ. Vienīgais, jāstāsta, vai tad tas filtriņš ir normāli. Turās kaut kā, vai nav arī kaut kāds. Paprovēsim pielaist. Uzsūcu degvielu ar šito te vakumu. Uzpildījās šitā te karburatoram tā kamera pilna. Tūlīt paprovēšu iekurbulēt. Es nezinu, vai sanāks. Nevar saprast. Kā viss strādā. Strādā. Apgriezieni pa lielu. Ej, to nost, viņš uz pirmā lec, nevar saprast, kā tā. Ot to nozīmē kvalitāte. Nu, tā kā, ir Japānis, viņš var nostāvēt gadiem šķūnī. Un garažā vienalga, kur ārā. Tu viņam ielēji degvielu, ieliec akumulātoru, un viņš ies, vot tā ir kvalitāte. Ej, tu nost, cik forši. Super, man patīk. Vienīgais apgriezieni bišķīt pa lielu, bet tos kaut kā laikam var noņemt nost kaut kur. Nu, rūktiņš rūts, viss kārtībā. Tagad jāsaliek ir bišku tas plasmasiņš apkārt. Kas vēl ir tā, kad dūmo viņš diezgan, es nesaprotu tagad, jo es ielēju no zāģa benzīns, man Husvarnā ir benzīns zāģim, un to es ielēju tā kā iekšā, jo es neesmu pārliecināts, vai tas tā visa tas eļas sūknis strādā, es nezinu, kā viņu pārbaudīt, vai kur viņš te atrodas. Šeit sanāk, kur pienāk eļa pa šeieni, un te ir tas eļas sūknis, un viņš kaut kā padod te, kur te ir padošana divās vietās, un šite vēl ir. Viņš tā kā, kur ir tā mājiņa, tie slāpstiņas, un šeit viņš padod iekšā. Es nezinu, vai varbūt viņš strādā. Un vienkārši tāpēc man arī baigi dūmo. Vienkārši, ja viņš tik daraki dūmo un tas eļas sūknis strādā, tas nozīmē, man ir jānolai nost zāģa degviela un jāielai iekšā normāli degviela, īstenībā tīrs benzīns, un tad vajadzētu arī mēģināt salikt, es domāju. Tā kā palaist, jo dūmo diezgan, varbūt nostāvēs, es nezinu. To es redzēšu, pastīšos.